meklēju sludinājumu, skatos tāpat avīzīti, aiziet uz biblioteku, uz internetu, bet pagaidām nekā. Kā saka, cerību uz tiem kursiem, vienkārši vienīgi zēngvalodas kursiem. Nekā pagaidām. Kā tur ir tiem kursiem? Pagājušais teica, kad maijā varētu būt. Jā, bet tagad pagaidām nekā viņi teica, ja būs kurs, jā, tad viņi mums vienkārši zvanīs un pateiks, ir vai nav. Pagaidām skatījos arī darba biržā, nekādu piedāvājumu no darbiem arī nav. Tukšums vienkārši, kā saka. Tagad iznāk, kā saka, visiem cilvēkiem atvinājums, kā saka, vienīgais. Bet šitas, kā saka, cen cilvēku dziļā depresija iekšā. Vienīgais labums ir tāds, ka tu aizēji ap to bērnu, vismaz cilvēkos un sabiedrībā. Citādi ir slikti, ļoti slikti. Es iešu uz pašvaldību mājas sākumā prasīt, es nezinu, skatījos avīzi, kā malkas naudiņa pienākās, mani ar malkas apkurināju dzīvokļā, un es te iešu viņiem jautāšu, man ir trūcīgā izziņa līdz 22. maijam, bet es tieši tagad pēc šitām visām brīvdienām uz domu un prasīšu, kā tur būs uz priekšu. Jo man puisim ir tagad bišķi problēmas ar mācībām, viņš neatrod kontaktu ar skolotāju, un tas ir ļoti sāpīgi. Godīgi sakot, es eju tagad atpakaļ pie psihologa, un man dziļa depresija pēc tā, ka man tagad vairs nav darba. Es nezinu vienkārši, ko tagad darīt vienkārši. Kur var tikt pie psihologa? Ir kaut kur bez maksas? Es eju skolā, bija ļoti labas divas skolotājas. Iveta un Jolanta, nevis Iveta, bet Inita un Jolanta vienkārši. Te man vienkārši palīdz. Es vienkārši esmu izmisumā vienkārši. Vienkārši tādā ziņā grūti ir vienkārši. Un dēls un meita tur vienkārši pie līdzsvaru. Es nezinu, kā man ļoti grūti vienkārši tagad tam te visam atkal tikt pāri vienkārši. Jo izdevumi vairāk nekā tev ir ienākumi. Tagad mājas nāk klāt, jā. Un es teicu, to naudu nevar vienkārši izdzīvot, kas ir vienkārši. Nezinu, kā dzīvot tālāk. Bet es rokas nenoladīšu, cīnīšos un meklēšu kādu darbiņu vienkārši. Jo mājās es nevaru palikt, tad ir apkārt šausmīgi smaga depresija. Vienkārši iet ārā no mājas, lai vienkārši un viss, kā saka, tādā ziņā. Nezinu, ko vienkārši tagad darīt. Jā, tagad pavasaris varbūt kādus dārza darbus var sākt darīt kaut ko tādu. Laukos it kā jau pie lomas varētu braukt, pat visu zemi to slapju un augsta. Jo visu laiku bija augstais laiks. Mēs bijām sestdienā nobrieži iet uz to te tauku lielo, bet rīts bija tik augsts, slapšs un sniegs. Mēs nospriedām, mūsu brālis aizgāja uz tauku, bet mēs negājām. Audzējiet pati ar kādus stādas, jā? Stādīt? Laukos jau ir ielikts pie omītes stāv iekšā, kastīties sasēt, kā saka, puķītes, lai būtu vasarā kaut ko tirgot un kā saka, tādā ziņā, dārziņām, bet pa bišķīšām jau tiek, bet nav jau tā siltumnīca, nav arī tie līdzekļi vienkārši. Pilsētā man nav kur audzēt vienkārši. Nezinu, kā lai tālāk dzīvo vienkārši, bet nenolaidīšu rokas, cīnīšos vienalga, cik grūti būs. Tikai te saviem bērniem jācīnās. Vienmēr viņš jau jūt, ka mammīte ir grūti pienāk, vienmēr mammīte apčupinīja mazā saulīte. Izlec no šūpolēm. Tu izlec no šūpolītēm. Gatavojamies, nāks tagad svētki, māmiņu dienas svētki, tur gatavojamies. Lielām koncertām gatavojamies, Gauja 65. Mums 2 dienas jādēvē. Tu iesi prom. Tā kaut kā jādzīvo un jācīnās, bet nenolaidīšu. Ir tā foršā labā grāmatiņa. Jā. Jā, kā saka, tikko jūs gaidot, mēs, kā saka, meitu iegājām grāmatnīcā, paskatījāmies grāmatas, ja vienu viņai nopirku un uzdāvināju, tad būs dzimšandiena. Mums, kā saka, skatos, vispār jaunieši nelasa grāmatas, jā, bet man dēls meitai uzdāvināja pasaules dzīvnieku tādu grāmatu, jā. Skatos, viņš paņēma māzes grāmatu un lielais lasa. Tas ir baigais retums. Man tā, tik forši palika. Es teicu, nelas vienkārši jaunieši, jo visi lielāko daļu pie datora, vai ne? Un tur visu var gūt informāciju. Es teicu, tev arī patīk. Viņš teica, jā, mums visiem patīk krustvārdu mīklas minēt. Tad, kad ir krustvārdu mīklas, kurš pirmais tiek pie viņām? Tu esi uz sacensībām. Es tomēr uzskatu, ka šonedēļ rakstīts. Dīnis, tu palīdzies lasīt? Jums bija jāfotografē. Smuki. Te ir rakstīts tā, cilvēks tikai tad kļūst par dabas valdnieku, kad kļūst sevis valdnieks, un to teica Georgs Vilhelms Friedrichs Hēgels.
tāds novēlējums šajā nedēļai. Es domāju, ja visiem tik grūti te jau vismaz es saku, lai vēl vismaz ģimenēm, kā saka, varbūt tomēr jauniešiem, kā saka, un bērniem grāmatas palasīt, tas ir mums tā kā rituāls vakarā, kā saka. Ja mēs vēl sanākam kopā vakarā, parunājamies, kā tev bija šī dieniņa, vai ne? Un tāpat katru dienu mēs ar meitiņu ejot uz bērndārs noskaitām lūkšanu, un tā, kā saka, cīnamies, turamies, ja nav cik grūti. Bet, nekas jau labāk. Cerēti bija, kā saka, mēs nenolādīsim, cīnīsimies ar nedēļu, lai būtu labāk.